Šis ir palīglīdzeklis, kuru sauc par rolatoru, un šim rolatoram ir 4 riteņi. Rolatori ir paredzēti cilvēkiem, kuriem ir samazināta slodzes tolerance, līdzsvara, kustību koordinācijas traucējumi un pārvietošanās grūtības. Ir jāatcerās tas, ka rolatoru nepieciešams noregulēt pareizā augstumā. Un kāds tas būtu? Mēs nostājamies blakus rolatoram un paskatāmies, lai mūsu rokturis ir aptuveni līdz plaukstas pamatnes locītavai. Tas nozīmē, ka mēs novietojam ergonomiski un ērti rokas, un elkoņa locītavas mums ir saliektā stāvoklī. Kas ir ļoti labi, šim rolatoram ir arī sēdeklis, uz kura ir iespējams apsēsties, ja ir nepieciešama atpūtas pauze. Tātad šim rolatoram būtu nepieciešams, lai cilvēkam labi funkcionētu abas rokas. Ja mums vienā rokā ir samazināts muskuļu spēks vai kustību koordinācija, tad rolators varbūt nebūs ieteicams. Rolatoram ir bremzes. Ja mēs pārvietojamies, mēs varam nospiest bremzes uz augšu un tādā veidā apstāties. Ja mēs vēlamies apsēsties, tad mums noteikti ir jānospiež bremzes uz leju, lai nodrošinātu stabilitāti, un tad mēs varam apsēsties uz rolatora. Pieceļoties tieši tāpat, mēs nospiežam bremzes un tikai pēc tam bremzes atlaižam un pārvietojamies tālāk. Ir šis te groziņš, kur var salikt dažādus priekšmetus, produktus, tad, kad dodamies iepirkties. Kas mums būtu vēl jāņem vērā? Lai lietotu rolatoru, ir jāzina šis te bremžu lietošanas mehānisms. Tas nozīmē to, ka rolators nebūtu ieteicams pacientiem, kuriem ir smagi kognitīvo funkciju traucējumi un kuri nesapratīs, kā rolatoru pareizi lietot. Rolators būs piemērots, lai pārvietotos pa dažādām virsmām, gan pa mīkstiem sagumiem, gan pa cietākiem sagumiem un nelīdzenām un līdzenām virsmām.